Hello everybody, I'm Andy Keane-Downs. We have just got off a plane from London. Labdien, mans vārds ir Andijs Keane-Downs, un mēs tikko esam nolaidušies ar lidmašīnu no Londonas. And we've already experienced the wonderful hospitality of the sisters and Caritas, so we are very pleased to be here. And I'm here with my colleague Luke, who is at the back there. Un mums jau bija iespēja šodien saskarties ar māsu viesmīlību, ar Caritas organizācijas viesmīlību. Mēs no tiesas esam ļoti priecīgi būt jūsu vidu, un es šodien esmu kopā ar savu kolēģi Luku uzstājuši zāles aizmugurē. Martin very kindly introduced us as experts, but we come here with all humility. I listened to Sanita, and I hear you already have the expertise. We come to share the work that we have done to see whether you might wish to borrow parts of it. Mārtiņš ļoti laipni mūs iepazīstināja un teica, ka mēs esam eksperti, bet mēs nākam jūsu priekšā visā pazemībā dalīties ar to, ko mēs zinām. Un es dzirdēju arī Sanitas liecību, un Sanita, jums jau ir visa kompetence nepieciešamā, visas nepieciešamās zināšanas. Bet, protams, mēs dalīsimies ar to, ko mēs darām, ko mēs esam pieredzējuši. And I don't know how she remembers all of that. Un es nezinu, kā to visu atcerās. Okay, so I'm going to talk about imprisonment in England and Wales, about the government policy in our country, about the charity that I run, which is called PACT, a little bit about our history, and begin to talk a little bit about basic caring communities. Un šeit arī ir izklāstīts manas prezentācijas saturs, tātad punkti, par kuriem es runāšu, kad es pieskaršos ieslodzījums Anglijā un Velsā, mūsu valdības politika apvienotajā karalistē, tālāk par labdarības organizāciju, kuru es vadu, kurš nosaukums ir PACT, nedaudz arī par organizācijas vēsturi un par to, kas tad ir pamataprūpes kopienas. So we know this man. Zinām šo cilvēku. We are going to see a prison on our visit here to Latvia. I think this statement is very powerful. I think we as Christians need to be not only supporting people in prison and people leaving prison, but we also need to be using our voice to improve the condition of prisoners. Arī mums, viesojoties šeit Latvijā, būs iespēja apmeklēt cietumu, un, manuprāt, šis citāts ir ļoti, ļoti spēcīgs. Arī mums, kā kristiešiem, ir jārūpējās ne tikai par ieslodzītajiem, bet arī jāpievieno sava balss, lai kaut kādā veidā vismaz soli pa solim uzlabot apstākļus cietumos. I thought I would do some research before I came and see if I could understand the differences and the similarities between my country and Latvia. Pirms ierados arī es mazliet papētīju statistikas datus, lai labāk izprastu atšķirības starp mūsu valstīm. So you see, in my country we have 54 million people and we have a prison population of over 85,000 people. Jūs redzat, ka apvienotajā karalistē mums ir aptuveni 54 miljoni iedzīvotāju un cietuma populācija ir mazliet virs 85,000. But as a percentage of the population, in Latvia, more people go to prison. Bet ja mēs skatāmies īpatsvaru, tad cilvēki, kas ir ieslodzījumā, tad īpatsvars no iedzīvotāju kopējā skaita, tad Latvijā vairāk cilvēku proporcionāli ir ieslodzījumā nekā apvienotajā karalistē. This is a graph showing the prison population in England and Wales. It goes back to 1900, and you will see that it has risen very high
to nearly 90,000 people. Un šī līkne atspoguļo cietumu populāciju Anglijā un Velsā, un tātad sākumā ir dati no 1900. Gada, un jūs redzat, kā pēdējos gados, pēdējos 10 gadēs šis skaitlis ir ļoti strauji audzis, sasniedzot gandrīz 90,000. I was interested to see that the prison population in Latvia has fallen. One of the sisters told me that there was an amnesty. Un interesanti bija man uzzināt, ka kopējais ieslodzīto skaits pēdējo gadu laikā Latvijā samazinās, un viena no māsām man teica, ka ir bijusi arī amnestija. Es varētu pastāstīt, kas bija. Tad notika 2 gadu atpakaļ, laikam tas notika, bija pieņemta krimināla likumā izmaiņas, kas ļāva amnestēt dažus par dažiem noziegumiem cilvēku. Bet iemesls tam bija Eiropas Savienības norādījumi uz to, ka mums ir neatbilst cietumnieku skaits telpām, pārpildījumi. Un tā kā nezināja kādā veidā, nespēja tos cietumus uzcelt tik ātri, negribēja maksāt, un tāpēc pieņēma likumu un tādēļ izlaida vienkārši daļu no viņiem ārā. So I thought I would share with you some information about who is in prison in England and Wales. Un es labprāt padalīšos ar jums arī ar informāciju par to, kas tad ir ieslodzītie Anglijā un Velsā, kāds ir viņu raksturojums. We heard from the bishop earlier today that many prisoners have had very difficult lives before prison, very difficult childhoods. You will see from this, in my country, it is no different. Over 80% of people in prison were excluded from school, and half have a reading age of a child, an 11-year-old child. Bīskaps šodien jau uzrunājot mūs teica, ka daudzi cilvēki nonāk cietumā bieži vien tāpēc, ka viņiem ir bijusi ļoti smaga pieredze, varbūt ļoti grūta bērnība, un mana valsts nav izņēmums šajā ziņā. Te ir uzskaitīti daži fakti, un, piemēram, jūs redzat, ka vairāk 80% ieslodzīto savu laiku ir tikuši izslēgti no skolām, un aptuveni pusei cilvēku lasīt prasme ir 11 gadus veca bērnu līmenī. And what we know also is that in our country, children who grow up in care, in children's homes and foster homes, are more likely to go to prison than to university. Un vēl kāds novērojums arī mūsu valstī, ka tie bērni, kas ir uzauguši aprūpas iestādēs, dažādās aprūpas formās, visdrīzāk nonāks cietumā nevis universitātē. So much is changing for us. In Britain, they understand that the cost of running our prison system is about 15 billion euros. Bet daudz kas mainās mūsu sabiedrībā šobrīd. Sabiedrībai ir, valstī ir izpratne par to, cik tas maksā. Un šīs izmaksas, ieslodzītu vietu izmaksas gadā ir aptuveni 15 miljārdi eiro. And about 6 out of 10 people who leave prison will go on to re-offend and go back to prison. Un aptuveni 6 no 10 bijušajiem ieslodzītajiem atkārtos savus pārkāpumus. So the government has decided to use private companies and charities, non-profit organizations, to deliver probation services and mentoring services. Un valdība ir pieņēmusi lēmumu slēgt līgumus ar vienošanās ar privātiem uzņēmumiem un labdarības organizācijām, bezpējas organizācijām, kas nodrošinās probācijas pakalpojumus. But in order to pay for this to happen, they have cut the number of prison staff from 24,000 to 14,000 in the last 5 years.
Bet, lai varētu par to samaksāt, par šo jauninājumu, rezultātā ir samazināts darbinieku skaits cietumos, un pēdējo 5 gadu laikā šis samazinājums ir no 24 uz 14 tūkstošiem. As a result of this, prisons are less safe than they used to be. Prisoners are spending more time in their cells, and there are fewer activities. Un rezultātā cietumi ir mazāk droši, tā drošības līmenis ir pazeminājies, cietumnieki vairāk laika pavada tikai savās kamerās, un ir arī mazāk dažādi veidi aktivitāšu cietumos. So it is a very complicated time for us in our country. Tāpēc mūsu valstī šajā ziņā ir sarežģīts laiks. I want to say something about how prison chaplaincy works in England and Wales. Es vēlos arī mazliet pastāstīt par to, kā kapelānu kustība, kāda ir kapelāna darbība Anglijā un Velsā. In England and Wales, every prison has a multi-faith chaplaincy team. Tad Anglijā un Velsā katrā cietumā ir daudzdautību kapelānu komanda, tad vairākas ticības, vairākas reliģijas pārstāvētas. So by law, every prison has to have an Anglican chaplain, a Catholic chaplain, and also free church chaplains, usually Methodist. Likums nosaka, ka katrā cietumā tātad ir jābūt vismaz vienam anglikāņu, vienam katoļu kapelānam, arī brīvbaznīcas pārstāvim, kas mūsu gadījumā parasti ir metodistu kapelāns. And we also, by law, now have Muslim faith advisors working in the same chaplaincy teams. Un likums paredz šobrīd, kas ir jauninājums, arī musulmaņu ticības padomnieka klātbūtni šajā kapelānu komandā. So there is a right, a protected right for people of all faiths to practice their faith whilst they're in prison. Tātad cilvēku tiesības praktizēt savu ticību, kamēr viņi ir ieslodzījumā, šīs tiesības aizsargā likums. But some prisons also now have what are called community chaplaincies. Bet dažos cietumos ir arī cita veida kapelānu darbība, tā sauktie kopienu kapelāni. Or what are called resettlement chaplains. Vai dažreiz viņi arī tiek saukti par, ko es tulkojumā nosaukšu par pārcelšanās kapelāniem. And the chaplains will recruit and train and support volunteers from the local community to be mentors for people as they leave prison. Un šie kapelāni rekrutē, apmāca, atbalsta brīvprātīgos no savām kopienām, no savu cilvēku loka, kuri attiecīgi šie brīvprātīgie jau darbosies kā mentori, kā padomdevēji šiem ieslodzītajiem. So, just a little bit of information about where my charity comes from. Mazliet par to, kas tad ir mana organizācija, kuras pārstāv. The idea came from a prison chaplain, somebody like Martin. Šīs idejas autors ir kaut kas līdzīgs Mārtiņam, cietuma kapelāns. In 1898, Father Cooney, a prison chaplain at a prison in London, got some Catholic friends together and they created the Catholic Prisoners Aid Society. 1898. gadā Anglijā tēvs Kūnijs, viņš bija cietuma kapelāns Londonā un kopā ar saviem draugiem, kas arī bija katoļi, viņi kopā dibināja katoļu palīdzības apvienību cietumniekiem. And from the very beginning, the charity looked after people inside prison as they were being released from prison, but also looked after their families, who often served a hidden sentence. Un jau no pašiem pirmsākumiem šī organizācija savā darbībā atbalstīja un sekoja līdzi cilvēkiem cietumā, tad ieslodzītajiem, tad, kad ieslodzītie atbrīvojās no cietuma, kā arī viņu ģimenes locekļiem, kas savā ziņā arī izcieta sodu, tikai tas bija slēgts citātē. And I'm sure you will recognize the words from the Gospel of Matthew, Matthew 25. We heard the same words from your bishop.
Esmu droši, ka jūs atpazīsiet arī šos vārdus no Mateja evaņģēlija 25. nodaļas, vārdi, kurus pieminēja arī bīskaps savā uzrunā. So, in 1898, we employed our first member of staff. 1898. gadā darbā tika pieņemts pirmais darbinieks organizācijā. And the cardinal was invited to become our president. Un kardināls tika lūgts kļūt par organizācijas priekšsādātāju. In 1901, sisters and lay friends were recruited as volunteers. 1901. gadā māsas un draugi, kas bija laivi, tika rekrutēti kā brīvprātīgie. And in 1904, we set up our first office. 1904. gadā tika izveidots pirmais birojs organizācijai. So we learned a lot of lessons over the years. In 1938, we stopped giving cash to ex-prisoners because we found they were spending it on drink. Ir daudz mācības, kuras esam guvuši gadu gaitā, un 1938. gads ir zīmīgs ar to, ka, sākot no šī laika, bijušiem ieslodzītajiem vairs netika dota nauda, skaidra nauda, tad, kad viņi tika atbrīvot no cietuma, jo izrādījās, ka viņi to visu nodzēra. And in 1950, we decided to set up two different kinds of service. One service to keep families together, so that when men or women were released from prison, if they had a family, we would keep the family together and return them to their family. And another service for the men and women who had no family to return to. Un 1950. gadā mēs izveidojām organizācijā divus dienestus, divus kalpojumus vai virzienus. Viens no tiem bija vērsts uz ģimenē, tie ieslodzītie, kas tika atbrīvoti un kuriem pirms ieslodzījuma bija ģimene, lai šī ģimene turētos kopā arī pēc tam. Un otrs bija vērsts uz tiem ieslodzītiem, kuriem māju un ģimenes atbalsta nav. This photograph is taken inside a prison in London. Šī fotogrāfija ir uzņemta kādā Londonas cietumā. And you see a father reading a story to his son. Tēvs lasa grāmatu priekšā savam dēlam. And the project is called Inside Stories. Un šis projekts, kura ietvaros ir tapusi bilde, saucās Inside Stories, jeb stāsti no iekšpuses. This is one of many projects we run to keep the bonds between family members during custody, using special kinds of visiting. Un šis ir viens no daudziem projektiem, kurus mēs īstenojam ar mērķi uzturēt ciešās saites ģimenes locekļu vidū. Arī tajā laikā, kamēr viens no ģimenes locekļiem ir ieslodzījumā. So we are an independent charity. We are known to be a Catholic charity, but we employ staff and volunteers of all faiths and none. Mēs esam neatkarīga labdarības organizācija. Mūs pazīst kā katoļu organizācija, taču savā darbībā mūsu darbinieki ir visdažādāko ticību pārstāvji. And all of our work is about the innate dignity of every human being. That every human being is precious. Un mūsu darbs balstās pārliecībā un ticībā ikviena cilvēka personas cieņai. Tajā, ka katrs cilvēks ir vērtīgs. And whatever we do, whether it is to work with a family or work with somebody leaving prison who has no family, everything we do is about living in relationship, about having healthy relationships with other people. Un lai ko arī mēs darītu, lai ar kādu mērķu grupu strādātu, vai tie ir bijušie ieslodzītie, kuriem ir ģimene, vai tādi, kuriem tās nav, viss mūsu darbs ir par un ap dzīvi attiecībās, veselīgas attiecības. We've become quite big. Last year we supported 160,000 people to visit their families. Un mēs savā darbā esam kļuvuši jau diezgan lieli izauguši. Piemēram, pagājušajā gadā mēs atbalstījām 162,000 cilvēku, lai viņi varētu apmeklēt savus ģimenes locekļus ieslodzījumā. Inside the prison visits areas, we now have areas for the children to play, so that when they come on the visit, it can be a happy experience for them.
cietumos, kur ir tikšanās telpas, tagad ir iekārtotas atsevišķas vietas bērnu spēlēm, lai arī bērni, tad, kad viņi apmeklē cietumu vai kāds vai ģimenes locekļu ieslodzījumā, lai viņiem ir iespēja arī spēlēties un izpausties. And we have parenting and relationship education courses running inside the prisons, which the wives and partners and children and mothers of prisoners come to attend. Un mēs rīkojam arī apmācības kursus, programmas vecākiem un cilvēkiem attiecībās. Tātad ieslodzīto vīri, sievas, partneri, ģimenes locekļi nāk un šie kursi notiek cietumā uz vietas. In the last 2 years, we have persuaded the government to pay for family workers to be based inside the prisons. Un pēdējos 2 gados mēs esam pārliecinājuši mūsu valdību maksāt arī ģimenes konsultantiem, kas ir cietumā uz vietas. And we have over 500 volunteers now, people just like you who give their time to support prisoners and their families. Un šobrīd mums ir vairāk kā 500 brīvprātīgo cilvēku līdzīgi, tā kā esat jūs arī, kas velta savu brīvo laiku, lai palīdzētu cietumniekiem un viņu ģimenēm. So we work, we work closely with the government, with the Ministry of Justice. Mēs tieši sadarbojamies ar valdību, precīzāk Tieslietu ministriju. And the Ministry of Justice know we are a Christian charity, but we talk their language. We talk about how the work we do can reduce the risk of reoffending. Tieslietu ministrija zina, ka mēs esam katoļu organizācija, bet šajā sadarbībā mēs runājam viņu valodā. Mēs runājam tā, lai viņi saprot, ka mūsu darbs var palīdzēt samazināt recidīvu līmeni. So if we can stop people going back into prison, it can save the state money, and that's what we want to do. Ja mēs samazināsim recidīvu līmeni, tad, protams, jo mazāk cilvēku atgriezīsies cietumos, jo mazāk būs izdevumi valsts budžetā, tas ir arī valdības mērķis. And we use the academics, the experts, criminologists, to support our argument. Un šajā dialogā mēs iesaistam akadēmiķus, ekspertus, kas ir kriminologi, kas var palīdzēt mums argumentācijā. So, okay. So, I want to talk about basic caring communities. I can't say this. Kopiena. Es gribēju mazliet parunāt par pamata aprūpes kopienām. So, basic caring communities. Some of you may have heard previously from Father Malachi Keegan. Varbūt kāds no jums jau iepriekš esat dzirdējuši tēvu Malachi Keegan runājam, kādā no iepriekšējiem semināriem. Yes, Malachi Keegan. Yes. Rokas ir kāds dzirdējis? Okay. So, basic caring communities was an idea that came about through a conversation between Father Malachi Keegan and myself about 10 years ago. Un pamata aprūpes kopiena, šī ideja radās kādas sarunas rezultātā, tāda sarunas starp tēvu Malachi Keegan un mani pirms 10 gadiem aptuveni. At the time in England, people were starting to get excited about the idea of mentoring. Tas bija laiks, kad mentoringa ideja dzīva un aizrāva cilvēks Anglijā. But we talked about how would a Christian organisation support people, and we felt it was more important to be in community than to have a one-to-one relationship. Bet mēs tajā laikā domājam, kādā veidā kristiešu organizācija atbalstītu bijušos ieslodzītos, kāds būtu pareizais ceļš, un mēs pieturējāmies pie šīs kopienas idejas, ka cilvēkam ir jābūt kopienā, nevis tikai viens pret vienu. And we also reflected on what it was like for us as individuals going through difficult times in our lives. Do we rely
on one person for everything in our life, or do we turn to many people for support in different ways? Un mēs pārdomājām arī katrs par savu dzīvi, ko mēs darām grūtos apstākļos, grūtās situācijās. Vai šajās grūtībās mēs uzticamies tikai vienam cilvēkam un skatāmies tikai uz vienu cilvēku, sagaidot, ka viņš mums palīdzēs, vai arī mēs tomēr vēršamies pie plašāka cilvēka loka? And for us, the idea was not only about how we support ex-offenders, it was about how we give Christian people the chance to live out their faith by supporting others. Un mūsu doma bija palīdzēt ne tikai bijušajiem notiesātajiem, bet arī dot iespēju kristiešiem izdzīvot savu ticību, palīdzot citiem. So the idea was not to try to provide everything that a person might need. Tad galvenā doma bija necensties nodrošināt cilvēkam visu, kas viņam ir nepieciešams. And so I don't know how this will translate, but basic, simple, the idea of basic, simple caring being about being alongside, being accompanying a person. Un tātad šī doma par pamat aprūpi, būt blakus cilvēkam, nodrošināt viņam pašas vajadzīgākas, pamata vajadzības. The way the scheme operates now, my colleague Luke will explain in more detail over the next few days, but simply it involves 4 volunteers supporting one person. Un tas detaļās, kā šī sistēma darbojās, par to Lūks pastāstīs rīt parīt mazliet sīkāk, bet tad galvenā doma ir, ka ir 4 brīvprātīgie, kas atbalsta, asistē vienam bijušiem ieslodzītiem. So we go out to churches of all denominations and we recruit volunteers, we train them, we bring them together into groups and we introduce those groups to people whilst they're still in prison. Tad mēs ejam uz visu konfesiju baznīcām, mēs rekrutējam brīvprātīgos, mēs viņus apmācam, mēs veidojam brīvprātīgo komandas un tad viņi dodās uz baznīcām, mēs viņus aizvedam uz baznīcām un viņi iepazīstās ar šo bijušo ieslodzīto, kamēr viņš vēl joprojām ir ieslodzījumā. And the groups support the person for the first 3 months after release. Un šī 4 brīvprātīgo grupa atbalsta cilvēku pirmos 3 mēnešus pēc atbrīvošanas no cietuma. We heard the bishop say earlier that we cannot be codependent with the people we support, but we can provide them with support from the prison for the first few months after release, which are often the most difficult time. Un bīskaps jau arī savā uzrunā teica, ka mēs nevaram cilvēku, kas ir atbrīvots no cietuma, padarīt pilnībā atkarīgu no mums viena paša, bet mēs varam viņam asistēt, mēs varam viņam palīdzēt un būt blakus pirmos 3 mēnešus, kas ir visgrūtākie pašā sākumā. So over the next few days we can share with you all the practicalities about how to set up a scheme like this in Latvia. Un turpmākajā laikā, turpmākajās dienās mēs, protams, dalīsimies ar jums par to, kā praktiski izveidot šādu sistēmu. Or you may just find some ideas from what we do and develop your own scheme that is more suitable. Vai arī jūs varat iedvesmoties no kādām idejām, no tā, kā mēs to darām un veidot paši savu jums pielāgotu sistēmu. I know dinner is going to be in 15 minutes. Vakariņas pēc 15 minūtēm būs? No? Stundas un 15 minūtes. After 1 hour. After 1 hour and 15 minutes. You have been listening for a long time today. Jūs jau ilgi esat klausījušies. So maybe now we could have some time for questions and more of a conversation. Bet varbūt tagad mēs varētu tādu sarunu vest, varbūt ir kādi jautājumu atbilžu dinamikā.
to join me up here? He's the real expert. Jo Lūks tiek aicināts priekšā, Lūks ir īstais eksperts šīs jautājumos. I know, but this you can't talk for an hour. You've got this for an hour. Un es saku, cilvēki nevar klausīties tik ilgi. Did you want to have a short break? Yes, we can take a short, but I think no. No? Yeah, because after short breaks, it's long for 20. Yeah, okay. Let me ask you, is your work mostly individual one or for groups inside the prison? How do you tell your engagement with prisoners, those programs you provide from person to person or from volunteers groups to groups of prisoners? How does it work? Es varbūt izlūkošu jautājumu arī latviski. Jautājums ir par to, ka tās programmas vai apmācības aktivitātes, kas notiek cietumos, vai viņas ir viens pret vienu, vai arī tās ir brīvprātīgo grupas, kas nāk un strādā ar ieslodzīto grupu, nevis, kad viens cilvēks, viens brīvprātīgais pret vienu ieslodzīto. Kā? So basic care in communities is for an individual prisoner. So we have 4 volunteers supporting 1 prisoner in a group. Tad, ja mēs runājam par pamata aprūpes kopienu sistēmu, tad šeit ir 4 brīvprātīgie uz vienu ieslodzīto. 4 brīvprātīgie, kas palīdz, ir blakus vienam ieslodzītajam. But the parenting courses, we do those. We may have a group of maybe 6 prisoners, but their children will come in as well. Bet, piemēram, tās programmas apmācības, kas ir vērstas uz vecākiem, tur var būt, piemēram, 6 cietumnieki, 6 ieslodzītie, kas piedalās šajā apmācībā, bet klāt būs arī tad viņu bērni. Tad tur jau būs lielāks cilvēku skaits. Second question, the last for now. How prison staff manage to organize the room for every meeting? Yes. For such a huge number of prisoners to work with them. Un tāds praktisks dabas jautājums, kā cietumos tiek risināts šis praktiskais telpu jautājums? Ir tik liels ieslodzīto skaits, nodrošināt atsevišķas telpas katram gadījumam? Sometimes it is difficult for us too, but often we will use the chapel, or there might be classrooms for where education happens, or sometimes in England we have visit halls, so we have large rooms where the families come in to visit. They're a bit like an airport waiting room. Ir situācijas, kurās tiešām varbūt ir grūti noorganizēt visu attiecīgās telpās, bet bieži vien mēs izmantojam kapelu vai klases, kurās notiek apmācības un izglītības process ieslodzītajiem, vai arī ir īpašas tikšanās telpas, un šīs tikšanās telpas tad ir diezgan liels, līdzīgi kā uzgaidāmās zāles lidostā. One of our jobs when we work in prison is to convince the prison staff and probation staff that we're not there to make their jobs more complicated, but we're there to make their jobs easier, to do things that they don't have time to do. Un vēl viens no uzdevumiem mūsu kalpojumā un darbā ir pārliecināt cietuma administrāciju, tad cietuma darbiniekus un probācijas darbiniekus, ka mēs esam tur, lai atvieglotu viņa darbu, nevis lai padarītu to vēl grūtāk, ja tur ir kāds grūtības radīt vēl papildu, nē, bet vienkārši lai atvieglot, lai palīdzētu viņiem. And if they view us as someone who is there to help and make their life easier, then they're very helpful and things become much easier. Un, ja viņi uz mums skatās kā uz palīgiem, tad arī šis dialogs raisās vieglāk un viņi ir gatavi vērt durvis un palīdzēt arī mums tīri organizatoriski. Un jautājums, un kā viņi pārliecina, kādā veidā? How do you persuade? So in the UK, prisons are under a lot of pressure to provide services around rehabilitation. So they need to be able to say this is what we're doing. They're inspected and they have targets they have to reach.
pressure from? So they're inspected by the prison inspectors. Kad cietumi tiek uzraudzīti, ir cietums pāraugošās institūcijas, un no šo institūciju puses ir spiediens cietumiem nodrošināt rehabilitācijas pakalpojumus, lai būtu kaut konkrēti rezultāti. Un šajā ziņā tad cietuma attiecīgi ir ieinteresēti sadarboties. I think also once we start delivering these services, the prison staff recognise that the population is calmer. There's less anger in the prison, and that is easy to manage. Tad, kad mēs uzsākam savu darbu, savu kalpojumu un pakalpojumu sniegšanu cietumos, laba liecība ir cietuma darbiniekiem ir tas, ka cietumnieki ieslodzīti iekļūst mierīgāki, nav tik daudz dusmu izvirdumu vai naida šajā vidē. I'm not sure if it's true in Latvia, but in England, prison staff are quite sceptical. They're unsure about anything new. So if they don't know your face, they don't want to help you. Un es nezinu, kā tas ir Latvijā, bet vismaz Anglijā cietuma darbinieki ir diezgan skeptiski no dabas. Ja viņi ierauga jaunu seju, kaut ko nepazīstamu, viņi jau ir uzliek negatīvi, skeptiski noskaņot. Viņi nezina, kas tas tāds būs un kāds vispār darbosies. So if over time you demonstrate that you're a professional, that you know what you're doing, that you do everything the correct way, then they become softer with you. Un laika gaitā, ja jūs spējat liecināt, ka jūsu darbība un rīcība ir profesionāla, jūs zinat, ko jūs darat, tad soli pa solim atmaigs arī otra puse. Atmainās var krieviski runāt? Es taču pārdošu. Jūs varat, jā, es domāju, ka pēc gribētu, es runāju krieviski, bet es apmūsu. Krieviski saproti? Jā. Сколько примерно человек с одной тюрьмы просят потом эту помощь, да, лизгатников, там на 3 месяца? И как есть структура обслуживания, за каждой тюрьмой закреплена какая-то определенная община, этих, бюро какое-то или централизованно как-то? How many prisoners ask or are interested in this service from the basic care community? And do you have a kind of structure that there are several prisons in London, for example, and you have a certain structure or unit which is working with this prison and separate with a different? So we work in 2 cities. In London we're in 3 prisons, and in Bristol we're in two prisons. Mēs strādājam 2 pilsētās, Londonā 3 cietumos un Bristolē 2 cietumos. So we look at where is the area prisoners have been released to, and then we find volunteers in those areas. Un mēs arī analizējam un skatāmies, kuras ir tās teritorijas, kurās cietumnieki tiek atbrīvoti, un tur mēs arī meklējam brīvprātīgos. But the first question was about how they hear. Yeah, but the question was how many prisoners are interested in this health and basic system of basic care community. So when my experience is that when prisoners are coming out, they're very anxious about life after prison. So often they will grab at any support they can find. So often we have lots of options, but then we have to make a decision about who's appropriate. Tad, kad ieslodzītie tiek atbrīvoti, viņu situācija ir tik ievainojama, viņi ir nepārliecināti par to, kas viņus sagaida, ka viņi ir gatavi pieķerties jebkurai palīdzībai, ko viņi potenciāli varētu saņemt. Bet mums no savas puses reizēm ir jāizvērtē arī, kurš no šiem cilvēkiem ir atbilstošākais šīs palīdzības saņemšanai. So it might be worth saying we work with the chaplains, but also with the prison service to get the lists of people who are going to be released in the next months. Is it usually next 2 months? Tad mēs sadarbojamies ar kapelāniem un arī ar cietumu vadību. Prison services? Prison administration? Yes. Arī ar cietuma vadību, lai saņemtu sārakstus ar tiem cilvēkiem, kuri tiks atbrīvoti tuvākajos 2 mēnešos. We then have posters in the prison so that prisoners can apply. Un cietumos ir arī izvietot informāciju par mums,
mums plakātu veidā vai kādu brošūru vai kādu citā formātā. Un attiecīgi šiem cilvēkiem ir iespēja pieteikties, sazināties ar mums un pieteikties. The chaplains help because they talk to the guys about what we do and what we offer. So they talk to people who might be interested and suitable. Un kapelāni arī, protams, vistiešāk runā ar ieslodzītajiem, un viņi stāsta viņiem par to, ko mēs darām, kas mēs esam, palīdz nodibināt šo kontaktu. We have also drug workers in prisons in Britain and some psychologists, and sometimes they refer men to us as well. Un mums ir arī atsevišķi cilvēki cietumos, kas strādā ar narkotika atkarīgajiem, un mums ir arī psihiatri, un arī viņi var sniegt šo informāciju par mums. And also the probation officers. Un, protams, arī probācijas dienests. Примерно в процентном отношении нуждающих много, это работает, сколько человек примерно готовы, которые принимают эту помощь, и потом сотрудничают и заключенных? Percentage-wise, can you give any number? How many of the offenders are interested in receiving the help, or how many receive this help? When we approach everyone who's coming out, so in one of the prisons we work, like Andy said, we give a leaflet and a conversation to every person who's coming out in a certain month. So we will leaflet them all, and I'd say of those group, maybe 1 in 3 or 1 in 4. But when people are referred to us through the chaplaincy or through a staff member, then it's almost all of them. Ir cietumi, kuros, kā jau Endi teica, mēs tiešām izdalām bukletus visiem, kas tiek atbrīvoti no ieslodzījuma. Un šajā gadījumā, kur cilvēkiem tiek iedots tikai kaut kāds informatīvs materiāls, varētu teikt, ka 1 no 3 vai 1 no 4 aptuveni sazinās ar organizāciju. Bet tie gadījumi, kad informācija par šo palīdzības iespēju sniedz vai nu kapelāns vai kāds cits darbinieks šajā cietuma struktūrā, tad varētu teikt, ka 100% visi vēršās pēc palīdzības. Un kā jūs, teiksim, nodrošina to, kad šie cilvēki tieši tos 3 mēnešus tikai pavada viņu, bet nevis ilgāku laiku? So how do you ensure that this mentoring is lasting for 3 months only and not for a longer period of time? Do you want to try that? So Andy explains some of the reasons behind 3 months, but that, as he said, the program is almost 10 years old, and that at the beginning, that's part of the learning we've had so far. Endi jau mazliet pieskārās un teica, tad pieminēju šo faktu, ka programma ilgs 3 mēnešus, bet, kā mēs jau arī pieminējām, tad šī sistēma darbojās 10 gadus, un šī ir viena no mācībām, ko mēs esam guvuši. So we found that some of the earlier groups that they would go on for 7, 8, 9 months, and they would lose momentum, and often the volunteers would say they found themselves doing things for the person that they felt the person should be doing themselves. Un bija sākumā gadījumi, kad šī mentori pavadīja konkrēto bijušo ieslodzīto 7, 8 mēnešus, un tad viņi zaudē šo sajūtu esot uz viļņa. Un brīvprātīgi bieži vien teica, ka viņiem šķiet, ka viņi jau dara lietas, kas tomēr tam cilvēkam, iznākot no cietuma, jau pašam būtu jāsāk darīt. And also selfishly, we wanted to support more people. So if people were supporting someone forever, they couldn't be supporting a new person. Tīri sautīgi iemesli dēļ mēs gribējām atbalstīt un gribam sniegt atbalstu lielākam cilvēku, plašākam cilvēku lokam, jo ilgāk mēs sniegsim atbalstu tikai vienam cilvēkam, jo mazāks cilvēku skaits vispār saņems šo palīdzību. We also, the volunteers go into the prison and meet the prisoner to agree how this relationship is going to be and for how long. Un, kā es minēju, brīvprātīgie iepazīstās ar šo cilvēku vēl kamēr viņš ir ieslodzījumā, un viņi kopā tad arī vienojās par to, kādas būs šīs attiecības, kāda būs šī sadarbība. So it's all very open and understood at the beginning. Tāpēc šie noteikumi un ietvers ir skaidri jau no paša sākuma. But we are not so strict. Sometimes it's not exactly 3 months.
Bet mēs neesam tik stingri un reizēm tiešām nav tā, ka precīzi 3 mēneši. Vai ieslodzīto ģimenes locekļiem arī sāk strādāt 2 mēnešus pirms ieslodīta atbrīvošana? And you work with the family members of the offenders. Do you also start, do you also work with them like 2 months approximately or before the release? Or? No, we have lots of different ways of working with the family. In London, we now have some volunteers who are in the courts, so they are there on the day that the family, the person is sentenced. We have a helpline, and we start supporting the families as early as possible in the experience of prison. Darbā ar ģimenes locekļiem mums ir vairāk veidi, kā mēs to darām. Piemēram, ir šobrīd mums arī savi brīvprātīgie, savi konsultanti tiesās, respektīvi viņi strādā ar šiem ģimenes locekļiem tajā dienā, jau no tā brīža, kad viņa ģimenes loceklis tiek notiesāts. Bez tam mums ir arī karstais telefons, palīdzības līnija par telefonu, kur ģimenes locekļi var zvanīt un vērsties pēc palīdzības. Many of the people we support in basic care communities, the reason they need such intense support is that they don't have family support on the outside. That's about the offenders. Yeah, so the part of the selection process is for people who need intensive support in the community, and often that is because they don't have family members. Un šajā pamata aprūpes kopienu sistēmā, tad, kad mēs izvērtējam, kuriem cilvēkiem vairāk ir nepieciešama šī palīdzība, bieži vien tie ir cilvēki, kuriem nemaz nav šī ģimenes atbalsta, viņiem nav šīs ģimenes, kurā atgriezties, un tieši tāpēc viņiem ir vajadzīgs intensīvāks atbalsts šo 3 mēnešu garumā. All the relationships are broken down. Jā, vai arī situācijas ceļš, kurās attiecības ir sajurušas pa tiem gadiem. We have community, as I said, we have community support for the families and for the people coming out, but we do that work separately in the community. Tad mums ir atbalsts arī ģimenes locekļiem un atbalsts arī ieslodzītiem, bet šie virzieni ir nodalīti. Kādā brīdī jūs pieņemiet lēmumu par to, ka šis cilvēks, ka šajā konkrētajā ieslodzītajā nav jēgas ieguldīt laiku, enerģiju? Kas ir šī kriterijs? There are more offenders who are interested in your house and you can help. So what are the criteria? So how do you decide, well, there's no need in investing in this? So this is sort of giving away my talk tomorrow. Par to es runāšu rīt. Tas nozīmē, ja es tagad atbildēšu šo jautājumu, tad mēs izsnāsim rītdienas lekciju. But there are a few factors. The main factor by far is a willingness to change. So it's hard to define, but some prisoners have a deep-rooted desire to make their life better, and they're ready to take responsibility to make their life better. And we prioritise those people. Tur ir daudz dažādi aspekti, bet viens pamata aspekts ir vēlme mainīties. Jo ir ieslodzītie, kuriem ir sirdī dziļi balstīta vēlme, iznākot laukā no cietuma, mainīt savu dzīvi. And we also look for the people who are not supported by other services, so the very vulnerable people, and that's usually people who are very socially isolated. They don't have family or friends, they don't have stable accommodation, they don't have jobs to go back to. So people who desperately need a community. Un mēs, protams, arī skatāmies uz tiem cilvēkiem, kuriem nav citu palīdzības avotu, no kuriem smelt, kuriem nav ģimenes, kuriem nav savas kaut kādas draugu kopienas, kuriem nav mājvietas, nav darba, kurā atgriezties, kas ir visievainojamākie. We also make assessments, again, tomorrow, we also make assessments around their suitability, their risk and their offences, and also we make a judgment on how committed they are. Un, protams, mēs analizējam arī to, kāda ir bijuši viņu pārkāpumi, kāds risks viņi to atkārtos. So some prisoners have mental health issues that make them too dangerous to work with. Un ir daži ieslodzītie, kuriem ir kaut kāds
garīgs darbs, garīga rakstura problēmas un vienkārši bīstami viņam strādāt. So we have to think about the safety of the volunteers. Un, protams, mums ir jādomā arī par mūsu brīvprātīgo drošību šajā ziņā. And practically, we have to have volunteers in the right area, so we are limited by our resources. Un tīri praktiski mēs sekojam līdzi tam, lai brīvprātīgie nāk aptuveni no tā paša reģiona, kurā cilvēks tiek atbrīvots no ieslodzījuma. Tas nozīmē, ka mēs esam ierobežoti savu brīvprātīgo skaitā. But I think the important thing that Luke was saying is that we know we can't change anyone. People can only change themselves. We can just be there to accompany them and support them. Un droši vien, ka šeit vēlreiz jākārtojas svarīgākais, ko Lūks gribēja un pateica, ir, ka mēs nevaram viņus izmainīt, viņi paši sev var izmainīt, tad, ja viņi to grib, mēs varam būt klāt, lai palīdzētu. So we have to find those people who, at that right moment, when they're ready, they want something different. Mums ir jāidentificē tie cilvēki, kuri ir tieši tajā brīdī, kad viņi ir gatavi kaut ko mainīt. And also there's the awareness that the project is a relatively small project, so we can't choose everyone. So we have to pick the people we think will benefit the most. Un, protams, mēs apzināmies, ka mūsu projektam arī ir savi ierobežojumi, atcīmredzot tīri finansiāli, un mēs nevaram palīdzēt pilnīgi visiem, tāpēc mums ir jāizvēlās. Kā jūs rīkojaties no jūsu valstī, varbūt tā nebūtu, tad es pieļauju, ka pie mums būs virkne, teiksim, jāveido kaut ko tādu, teiksim, pa piemēru, cilvēks ir atkarības problēmas, un jums nav par to cilvēku aizsardzību. Ko jūs darat? Jūs pie tā apsēties, vai jūs veidojat kaut kādu jaunu, teiksim, organizāciju vai jaunu struktūru, kur to cilvēku aizsardzību, lai viņam palīdzētu? Tad viņš ir atbrīvots. Jā, protams. For example, a specific situation, a problem, a person who has problems with addiction, he's an addict, and you don't have any place where to send him. Do you establish another organization who is working with these kind of people, or what to do? Because that can be a problem in Latvia. Yeah. In England there are a lot of community supports for people with substance use. And so one of the things we say is many of the people we support have substance use issues or histories, but the minimum requirement is that they are accepting help for this, so that they are getting some kind of support. Mūsu pusē ir diezgan daudz dažādu veidu kopienu grupu, kopiena atbalsta, piemēram, jo īpaši cilvēkiem, kas ir atkarīgi no dažādām vielām. Bet svarīgi, bet tāds izējas punkts šeit ir svarīgi, ka cilvēks ir gatavs pieņemt palīdzību. So would you have lots of guys on methadone prescriptions? Vai ir daudz cilvēki, kas ir bijušie narkomāni un kuri šobrīd lieto vielu, kas saucās methadone, kas aizstāja heroīnu. Vai mums ir daudz? Cietumos ir methadons. Yes. So a lot of our guys will be on methadone or similar. Jā, un ir daudz cilvēku arī mums, kad bijušie ieslodzīti, kas uz receptēm tātad saņemjuši. Jums ir plāns cilvēkiem, kuram nav vieta, nav dzīvot, jūs viņiem veidojat kādu centru vai ir kur nosūtīt? What about people who have no accommodation, no place to go? Sometimes if someone has a long history of offending that's related to substance use and they are not getting any support for the substance use in the community, then I'll have to make a decision that that person's needs are too complex for our volunteers. So that does happen sometimes. Var būt gadījumi, ka, piemēram, cilvēks ir ilgstoši vai vairāk kārt atgriezies cietumā, un viņš, piemēram, ir arī atkarīgs no konkrētas vielas, un viņam nav iespējams saņemt, vai nav kur saņemt šo kopienu atbalstu, kādas organizācijas, kas spētu sniegt kaut kādu atbalstu viņam, viņš tiek atbrīvots, un tad man ir jāpieņem lēmums par to, ka šīs situācija vai šis konkrētais ieslodzītais vai darbs ar viņu varētu būt pārāk grūts mūsu brīvprātīgajiem. Do you have hostels here for homeless projects?
Vai mums ir kaut kāds mājvietas bezpajumtniekiem atversmes? Well, for homeless people. So oftentimes our groups will support people while they're homeless, so street homeless on the streets. And part of what we do is make links with lots of people in the community with drug rehabs and with housing, so to try and make the connections before people come out. But if we have to be honest as well that we're not experts in housing and addiction, and our volunteers we have to decide what level of support they can provide and what they can cope with. And sometimes that means saying no to people who need the service. Kontaktus starp šīm organizācijām, kas, piemēram, strādā ar atkarīgajiem, vai tās būtu kaut kāds cilvēks, organizācija, kas strādā ar bezpajumtniekiem, mēs mēģinām, ja ir iespējams, viņus savest kontaktā pirms atbrīvošanās no cietuma. Bet jāatzīst, ka mēs paši neesam eksperti neatkarības jautājumos, ne bezpajumtniecības jautājumos. Un ir situācijas, un bieži vien ir situācijas, ka mums ir jāpieņem lēmums, ka mūsu brīvprātīgie varbūt mums netiks ar šo uzdevumu galā. Un tas nozīmē, ka mēs atsakām to palīdzību šim konkrētajam cilvēkam, kurš tiks atbrīvots no ieslodzījuma. We also, if the ex-prisoner wants to be introduced to a church, many of them will never have been to church before. That also sometimes happens towards the end of the 3 months. So they can sometimes be supported through a local church project. Nu, ir, protams, arī bijušie ieslodzītie, kas varbūt nekad nav bijuši baznīcā, kuriem nav bijis nekāda saskarsme ar kristiešu kopienām. Un šo 3 mēnešu beigu posmā viņi, piemēram, var iepazīstināt ar kādu konkrētu draudzi, un iespējams, ka draudzē ir kaut kādu pakalpojumu, ko piedāvā. Arī likumdošanā ir noteikti rehabilitācija cilvēkiem bez ieslodzījuma? Do you have any rehabilitation by law? So does the law provide for rehabilitation for ex-offenders? So housing only has to be provided for the first 72 hours after release. Tātad mājvieta vai nakšņošana ir jānodrošina pirmās 72 stundas pēc atbrīvošanas. But yeah, that's the yeah. I mean, there's probation. The probation service has to supervise ex-prisoners and the new law is that all ex-prisoners will have to be supervised for the first 12 months. Nu, probācijas dienestam ir jāuzrauga bijušie ieslodzītie, un šobrīd jaunais likums paredz, ka visi bijušie ieslodzītie probācijas dienestu uzraudzībā būs pirmos 12 mēnešus. But that doesn't mean they get a home. Bet tas nenozīmē, ka viņiem ir pajumte. Mums likumdošana nenosaka probācijai ar visiem ieslodzītiem. Tikai tiem, kuriem ir uzraudzība. Pārējais neviens neņems. Tie uzraudzība tie ir kas? Nu, ar tiem darbojas probācijas dienas, kam ir uzraudzība. Nē, nu, tur sistēma ir tāda, ka tie, kas tiek ātrāk atbrīvoti, viņiem piemēro probācijas uzraudzību. Pārējo, tā nezinu. So the probation service in Latvia works only with those people who have to be supervised. But the probation service supervises those who are released before the end date of their sentence. Yes. So, and the rest, those who have sentenced the whole period, they just come out and that they are. That's how it was in England, but the law has just changed now. So people on short sentences, you can be in, for 1 month, but you now have to be supervised for a whole year. Līdzīga situācija bija arī apvienotajā karalistē. Pirms jaunais likums tika pieņemts, bet šobrīd likuma izmaiņas paredz to, ka neatkarīgi no cietumā ieslodzījumā pavadītā laika, tas varētu būt varbūt tikai 1 mēnesis, probācijas dienas uzraudzībā cilvēkam jābūt 1 gadu 12 mēnešus. Perfect. I think it's
thought about housing, that in London at the moment there's a huge crisis with housing, so there's tens of thousands, if not hundreds of thousands of people waiting for council housing. So many people in the past who may have got rehoused are now being left in an insecure situation. Un arī šī mājvietu jautājums, īpaši Londonā šobrīd ir ļoti akūts, un tie varbūt ir desmitiem tūkstoši, bet varbūt arī simtiem tūkstoši cilvēku, kas šobrīd ir rindā uz pašvaldības nodrošinātu mājvietu. Tā kā, ja agrāk, piemēram, pirms kaut kādiem gadiem viņiem bija iespēja, pašvaldībai bija iespēja izmitināt šos bijušos ieslodzītos pašvaldības telpās, tad šobrīd bieži vien tā ir problēma. Our government would prefer that all the poor people went out of London. Mūsu valdība dod priekšroku, ja visi nabagi vai nabadzīgie cilvēki pamestu izbraukt ārpus Londonas. Kā jūs, piemēram, uzrunājat draugus cilvēkus, kāpēc viņi iesaistās šajā lietā? How do you address people in parishes? Why do they get involved? Do you have to persuade them or? We try to convince them that it is their Christian duty. Mēs cenšamies pārliecināt viņus, ka tas viņu kristiešu pienākums. We get the You have good skills, very good. we get the archbishops to write letters to all the priests. Arhibīskapi raksta vēstules visiem draugu prāvestiem. We now have a day of prayer and awareness for prisoners. We have a Prisoners' Sunday every year in the Catholic Church. Un katoļu baznīcā mums ir viena svētdiena gadā, kas ir cietumu ieslodzīto svētdiena, kurā mēs lūdzamies un arī aktualizējam šo jautājumu. So we send a leaflet to all the parishes and we say it's three things. Pray, act, do something and give. Un mēs nosūtam arī brošūras, sūtam uz visām draudzēm, un tur mēs esam norādījuši uz 3 lietām, uz ko aicinam kristieši darīt. Lūdzieties, rīkojieties un dodiet kaut ko no sevis. Also, we find that having people who've been through the program, who've been in prison speak is very impacting because it gives a human face that people are, it's not intimidating. So we take ex-prisoners out and speak in parishes. Un mēs aicinām uz draudzēm arī cilvēkus, kas ir bijuši ieslodzījumā, lai viņi runā, lai viņi liecina, kas ir ļoti uzrunājuši un ļoti spēcīgi. Un kā, teiksim, procentuāli vairāk jums ir kristieši, jeb neticīgi cilvēki tajā kalpojumā? And in service that you conduct, are there more Christians or non-believers amongst The people who, the volunteers. So in or not only. Volunteers are. In PACT in general, in the big organisation, so the volunteers are from all walks of life, not just Christians, but in basic caring communities. The idea was that it would be people from churches, so the volunteers were all Christians. Especially for churches. PACT organizācijā kopumā, lielajā organizācijā mums ir dažādi cilvēki, visu ticību un pārliecību brīvprātīgie, bet cilvēki, kas strādā šajā pamataprūpes kopienu sistēmā, šajā kalpojumā, tad mūsu pamatīdeja bija, ka tie ir kristieši cilvēki no baznīcām, no draudzēm. So having a group is very good for ecumenical relations. Un veidojot šo brīvprātīgo komandu, tas stiprina arī ekumeniskās attiecības konkrētajā kopienā. So you might have one Catholic, one Anglican, one Methodist and one Pentecostalist. Un, piemēram, Anglijas gadījumā varētu būt viens katoļu brīvprātīgais, viens anglikāni, viens metodists un viens vasaras svētku draugu pārstāvs. And sometimes the men we support, they start off as atheists and then as Christians, but that's up to them. Un tie cilvēki, kuriem mēs sniedzam šo palīdzību, bijuši ieslodzītie bieži vien, varbūt viņi tiešām ir izejas punktā ateisti, bet pie finiša līnijas jau kristieši. Es gribēju pajautāt, kā jūs risiniet nodarbinātības jautājumu? Pie mums lielākā daļa cilvēku atrodas patvērsmēs vai tur. Kopienās uzskata sevi kā minimums par valsts prezidentu vai pat bankas prezidentu kandidātiem, un kā viņiem zemāk amati neinteresē.
nav ieinteresēti, Jā, viņiem jebkur darbi nē, viņi... Runāt par cilvēkiem vispār vai par bijušiem ieslodzītiem? Bijušiem ieslodzītiem. How do you solve the question of employment among the ex-offenders? Well, because people were, let's say, they end up in a house for homeless people, and then they, in our case, they wouldn't even accept a simple job. They would like to have something more prestigious. Probably because the support is only for 3 months, the reality is that the educational challenges and employment histories, that it's unlikely that they will find good work in 3 months. But there are small, baby steps, we say, towards getting on a course or volunteering with a charity, and we try and get them started on these things before the end of the 3 months. Protams, ka šī programma, šī atbalsta programma ir tikai 3 mēnešus ilga un ņemot vērā varbūt trūkstošu izglītību vai trūkstošas pieredzes darba tirgu, ir grūti nodrošināt cilvēkiem palīdzēt atrast labu darbu šajos 3 mēnešos, bet varbūt tāda maza solīša uz priekšu ir pirms vēl šie 3 mēneši iztek, mēģināt iesaistīt cilvēkus arī brīvprātīgajā darbā, piemēram, nevalstiskajā organizācijā. Valsts arī finansiāli atbalsta jūsu organizācijas, vai tas ir tīri uz brīvprātīgi? Do you receive any public funding PACT? Well, not for basic care and communities. PACT has to bid for contracts and apply for grants. Basic care and communities is all funded by charitable foundations and donations from churches. Šī tieši pamataprūpas kopiena programma, to nefinansē valsts. Tie ir ziedojumi un citi labdarības fondi, no kuriem nāk finansējums šai aktivitātei. Bet pat organizācija raksta projektus, piedalās konkursos arī par valsts pasūtījumu. And part of the reason for this is that the government don't really understand this program because we have a lot of volunteers, we don't have any targets, the aim isn't to give people jobs or accommodation, the aim is to form community. So this is something that as Christian grant organisations and charitable grant organisations understand, but I don't think it's something the government will ever pay to happen. Un iemesls, kāpēc nav valsts finansējuma šeit pamataprūpas kopienu programmai, ir, jo valdība to varbūt, vai valsts īsti nesaprot. Mums nav konkrētu mērķu sasniedzamu, izmērāmu mērķu. Mēs vienkārši gribam veidot kopienas, stiprināt cilvēkus kopienās, šīs kopienas iekšējās saiknes, bet visdrīzāk arī valsts no savas puses to nekad nesaprātīgs līdz galam. Mūsu kristiešu aicinājums. Do you work only with British nationals or with others too? Because Britain is the UA. So if anyone from the EU is in prison in the UK, they don't have to return home afterwards. So we would work with those people. A lot of the time we get referrals from people with complicated immigration status, and often those people are deported or not released. But if you're in the EU, you're welcome. Jautājums bija par to, vai jūs strādājat tikai ar Lielbritānijas pilsoņiem vai arī ar citu tautību pārstāvjiem, jo arī apvienotā karaliste ir Eiropas Savienībā, tur ir dažādas tautības un dažādu nacionalitāšu cilvēku. Tad, ja kāds ir nonācis cietumā, tad atbild, mēs strādājam ar visiem cilvēkiem. I think it's important to say that what we're about with this is helping somebody feel valued, helping somebody feel that they're worth the love and care of other people. Tas, kas ir šī mūsu kalpojuma sirdī, ir likt cilvēkiem sajusties vērtīgiem, ka viņi ir citu cilvēku rūpju un mīlestības vērti. And if you can help somebody make that switch in their mind from being a criminal or a loser to somebody who is worth something, who has potential and is loved, then you can begin to see the change happening that will result in their life getting better.
Un ir iespējams panākt šo te klikšķi galvā cilvēkam no tā, ka es esmu noziedznieks, es esmu zaudētājs, uz to, ka es esmu kaut ko vai kaut kā vērts. Tas ir brīdis, un tikai tas ir brīdis, kad mēs sāksim redzēt kaut kādas izmaiņas. It's very difficult to solve everybody's problems, to fix them. All you can do is walk alongside them for a while. Ir ļoti grūti, varbūt neiespējami atrisināt visas kāda konkrētā cilvēka problēmas, nokārtot pilnīgi visu, bet tas, ko mēs jūs varam izdarīt, ir paieties kādu gabaliņu ar viņiem kopā. Jautājums. Šīs programmas ietvaros, ja 4. punkts paredz nesaudzīgi emocionāli un praktisks atbalsts cilvēkiem, kurš skārus noziedzība. Tā ir skaitā tie ir upuri. Vai jūs strādājat arī ar upuriem? This program said on this poster, it says that we provide unselfish and emotional and practical support to offenders and those who have been affected by crime. The question, do you work also with the victims? We don't work directly with victims. In the UK there is a charity called Victim Support. But what we understand is that many of the offenders have been victims. We think that's, we see that they have been victims in their lives, and that's what's caused them to offend. Mēs paši tieši nestrādājam ar upuriem, bet mums ir atsevišķa organizācija, labdarības organizācija, kas tieši strādā ar upuriem. Bet tas, par ko liecina mūsu pieredze, daudzi no šiem likuma pārkāpējiem kaut kādi savā dzīvē paši ir bijuši upuri. Волонтеры имеют официальный статус, государственный. Do the volunteers have any official status in the state? They get a badge. Viņi saņem tādu plāksnīti. It says Tā kā jums, official volunteer. kur rakstīts ir oficiāls brīvprātīgais. Nē. Tad atbild ir nē. Vai tiešām viņiem neiznāk problēmas tādā sakarā, jo mums, piemēram, ir tā, ka cilvēks nevar īpaši nedos atbildes sociālos dienestos, ja viņš par kādu pilnīgi svešu cilvēku interesēsies un stāstīs, ka viņš viņam izgaida. But don't you have any problems because there might be problems with the social services? Yeah. You're telling me you're mentoring somebody that you want to support the social service? So I think I mentioned this earlier, but with social services and probation in the UK, I have very difficult jobs with huge caseloads and supporting lots and lots of people. And if we can say to them that we are doing the things that you don't have time to do, then we become valuable to them. Kā es teicu, sociālajiem dienestiem un probācijas dienestam Lietuvā ir ārkārtīgi daudz darba, ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kuriem palīdzēt, kuriem sakot līdzi un tā. Un vienīgais, ko mēs varam pateikt, ka mēs atvieglojam viņu darbu. Mēs darām to, kam jums neatliek laika, un tad viņi ir labvēlīgāk, pretrunākošāk. We also, one of my jobs is to go to meet do you have governors at prisons or directors? I think governors. Okay, so I go meet the governor of the prison and explain what we do, and we have an agreement, a written agreement, which we both sign, so they understand what our service is, and they also allow us to bring the volunteers in on the visits and work with the chaplaincy. Un es kā organizācijas pārstāvis arī dodos pie cietuma priekšniekiem, mēs viņu runājam, mēs viņu skaidrojam savu darbu, ko mēs darām, kāpēc, kas un kā, un mums ir rakstiska vienošanās, rakstisks līgums, ko mēs abi parakstam, un kas nosaka mūsu sadarbības, tos ietvarus, mūsu brīvprātīgie tad attiecīgi var nākt cietumā un strādāt, kalpot. So we could send the service agreement to Martin. Mēs varam arī šī līguma paraugu nosūtīt Mārtiņam. Это в тюрьме, а извне
не в тюрьме, социальными работниками, или это все наложено на личных отношениях, на наработанные какие-то связи? So that's in the prison, the social services is just personal So links. when, as part of the assessment process, and again I'll talk where we're trying to find out about the person's background, we'll contact probation, or if they have probation, or if social services exist, and explain what we do and ask them, would this service be useful? So it's very important to work in partnership with them. Tad, kad par to Lūks saka, viņš runās arī rītdien, bet analizējot katru konkrēto ieslodzīto, vai ar viņus tur strādāt vai nē, mēs sazinamies arī ar sociālo dienestu, ar probācijas dienestu, un arī viņiem jautājam, vai mūsu pakalpojumi šim konkrētiem cilvēkam būtu liederīgi, tā kā mēs šo sadarbību arī te veicinām. In the beginning, some probation staff were very nervous of us. Un pašā sākumā probācijas dienas darbinieki, daži no tiem bija ļoti satraukti par mūsu kalpojumu. They thought maybe we were crazy Christians. Domāju, ka varbūt tādi tie trakie kristieši. So we had to explain about the training that we provided the volunteers. Mums vajadzēja skaidrot, kādu apmācību mēs nodrošinām brīvprātīgajiem. And how we worked with the prison to make sure that we were working safely and appropriately. Un kā mēs sadarbojamies ar cietumiem, lai nodrošinātu, ka mūsu darbs ir precīzs, pareizs, ar drošības apstākļiem ņemt vērā. So they need to see you as a professional team. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai jebkurš no ārpuses redz jūs kā profesionālu komandu. So ideally, we will leave professional advice to them, the work around housing and support in the community, and then our volunteers can do the hour-long phone calls in the evening, which social workers and probation don't have time to do. Kas nozīmē, ka mēs to eksperta līmeņa darbu atstājam šo institūciju, valsts institūciju pārziņā, mājvietas pajumtes nodrošināšana, citi jautājumi, bet mūsu brīvprātīgie var, piemēram, vienu stundu vakarā runāt ar šo cilvēku telefonu. Tas ir noteikti darbs, kas sociālajiem darbiniekiem viņu laiku neatliek. And when they understand this, they're almost always very grateful and very keen for the support. Un tad, kad šīs valsts iestādes viņus to saprot, ka šie cilvēki otrā pusē to saprot, ko mēs darām, kā mēs to darām, viņi ir ļoti priecīgi un atvērti. Man bija jautājums par, mums jau izskanēja par rehabilitāciju, vai tas ir noteikts likumā. Man ir jautājums, mums Latvijā krimināla likumā kā soda mērķis ir noteikts resocializēt personu, vai viņiem ir līdzīgi, kas noteikts krimināla kodeksā? Says that resocializing is the sentence. Do you have anything you would like to say about resocializing? Yes, the government is very focused on prisons being a punishment, but also being about rehabilitation, which I think is the word we use, a similar word. Jā, valdība ļoti labi apzinās, protams, ka cietums tā ir soda vieta, bet arī resocializācijas vai rehabilitācijas vieta. Angliski mēs sakam, vai Lietuvā teikt rehabilitācija. The big change that's happening now is in UK is privatisation of probation. Un tās lielās pārmaiņas, kam šobrīd ir cauri apvienotā karaliste, ir probācijas pakalpojumu privatizācija. So big companies are taking over these contracts, and they are being paid by results. So they get paid by how many people they stop reoffending. Un tie var būt lieli uzņēmumi, kas saņem šo valsts pasūtījumu, kuriem ir līgums, kas sniedz probācijas pakalpojumu, tas ir privāts uzņēmums, un viņiem maksā pēc rezultātiem. Tas nozīmē, ka viņiem maksā tik daudz, cik viņi nodrošina, ka bijušie ieslodzītie neatkārto recidivu. Es saprotu, ka šobrīd valsts vēlas izveidot, ka uzņēmumi var veikt probāciju. Bet tas gadījumā nesamazinās, teiksim, kvalitāti, ka daži aktīvos nolūkos sāks rīkoties uz kvantitāti. But can it be that in the
Jā. That's a risk. Tāds risks pastāv. It's still very new. Jo šī izmaiņa ir pavisam svaiga. And that's why Bach wants to operate in the opposite spirit. Is that where, You have to say it in Latvian. so basic caring communities. We try to operate in the opposite spirit, where we work with the people who are most difficult to work with. Because when you are paying by results, what the incentive is to find the easiest people to fix. So find the person, oh, this person has a degree, or this person has a house, and I will support this person because it's easier. Where what we do is the opposite. We find the person most likely to reoffend, most likely to not have a family, most likely to fail. Tad, jā, šis risks, protams, pastāv. Risks ir tāds, ka kompānijas, ja viņām, vai uzņēmumi, ja viņiem maksā pēc rezultātiem, viņi izvēlēsies strādāt ar tiem bijušiem ieslodzītajiem, kurus ir visvieglāk uzlikt atpakaļ uz pareizā ceļa. Varbūt viņam ir augstākā izglītība, pārkāpums nav tik nopietns, un viņi noteikti rehabilitēt, resocializēt būs daudz vieglāk, un attiecīgi garantēts rezultāts, garantēts ienākums. Tas, ko mēs darām, mēs strādājam pilnīgi pretējā virzienā, pretēju pieeju, ar pretēju atšķirīgu garu. Mēs atrodam tos cilvēkus, ar kuriem strādāt ir visgrūtāk, kuri visdrīzāk atkārtos likuma pārkāpumu, kuriem nav nekāda atbalsta kopiena pēc cietuma. Un tad mēs pievēršamies tieši šai cilvēku grupai. And many of the guys we support, many of the men we support, will go back into prison and we'll support them again. It's not only one chance. Un daudz no tiem, kas saņem mūsu palīdzību, atgriezīsies cietumos. Un mēs viņus pēc tam, mēs viņiem šo palīdzību piedāvāsim vēlreiz. Tā varbūt nebūs tikai viena reize, ko šis konkrētais cilvēks saņems no mums. Cik ir tā statistika, kas nokļūst vēlreiz? Vispār cietumos vai viņu organizācijas? Caur viņu organizāciju. In your organization, how many, well, do you have any statistics on how many people receive your help repeatedly after reoffending and coming out of prison once again? So we have a new project in a women's prison outside of London, and they've had 12 groups, and 3 of the women have gone back into prison. 12 groups and it's 12 women. So for the new project, 12 women helped. 3 have gone back into prison. Viens jauns projekts sieviešu cietumā, kur šī projekta konkrētā ietveros 12 sievietes ir saņēmušas palīdzību un 3 no šīm 12 ir atgriezušās ieslodzījumā. Bet runāju šo projektiem, kas ir kā divkārt Latvijā funkcionējuši. But over, I don't know, not the last decade, but I don't know, some years. It's very difficult to get those statistics, but also part of what it is difficult to get the statistics, but also we want to say to people that those statistics are not the only thing, because some people, they only want to know the reoffending rate, but we say there's a much bigger story than just whether people go back to prison. Ir ļoti grūti iegūt precīzi statistiku tieši šajā griezumā, bet tas, ko mēs arī mēģinām uzsvērt un izcelt, ir, ka stāsts nav tikai par skaitļiem un cipariem, stāsts ir par cilvēkiem un kaut ko vairāk kā tikai recidīvu. Do you have data research here about how many times people will reoffend, percentages of reoffending? We have some researches, but not for all the prepositions. Not for all. So many of the people we work with, because of addiction, because of homelessness, because of broken family relationships, they are never just going to stop offending. It's a pattern, and you have to accept that sometimes people will take several times in and out of prison before they make a change. Jā, protams, daudz cilvēku no tiem, ar kuriem mēs strādājam, ir nopietnās problēmās, vai tā būtu bezpajumtniecība, atkarības, izjukušas ģimenes un attiecības, un rezultātā cilvēks tiešām atkal un atkal nonāk cietumos un jāapzinās, ka bieži vien šis aplis ir jāaiziet vairāk kārt un varbūt daudz kārt, pirms konkrētais cilvēks piedzīvos kādas pārmaiņas savā dzīvē.
when men come out of prison or in prison in the UK, they have various assessments by probation. And one of the assessments is they get a score, and the score is the likelihood of them reoffending within 1 year and within 2 years. Tad, kad cilvēki iznāk no cietuma probācijas dienestam, viņš veic tādu izvērtējumu, kurā tiek analizēta recidīva varbūtība pirmajā gadā pēc atbrīvošanas un recidīva varbūtība pirmajos 2 gados. And many of the men we support will have scores of 70% or 80% or higher of likelihood of them going back to prison within 1 year. Un daudz no tiem, kas saņem mūsu atbalstu, tur šī varbūtība, recidīva varbūtība pirmajā gadā pēc atbrīvošanas ir 70, 80 vai pat vairāk procentu. And they use context, but they use factors like what age was someone when they committed their first offence, or the type of offences, or do they have accommodation, and they come up with their result. Un kā kritēriju, aprēķinot šo konkrēto skaitli, tur ir ļoti dažādi. Kādā vecumā cilvēks ir izdarījis pirmo likuma pārkāpumu, kāds ir bijis likuma pārkāpuma smagums, vai cilvēkam ir kur atgriezties, māju vieta un tā tālāk. And we know from the research that of those who do reoffend, about 60% will reoffend in the first 3 months after release. Un mēs statistiski zinām, ka tie, kas atkārto likuma pārkāpumus, tad 60% no recidīvistiem to izdara pirmajos 3 mēnešos pēc atbrīvošanas no cietuma. So if we can keep people out of prison for 3 months, then the probability is that they will stay out of prison for longer. Kas nozīmē, ka ja mēs viņus paturam ārpus cietuma pirmos 3 mēnešus, tad varbūtība, ka viņi ārpusē paliks ilgāk, ir lielāka. We know some guys who go out of prison and all their life has been prison, and they go out of prison and they're frightened of the world outside. Mēs zinām cilvēkus, kas visu mūžu ir pavadījuši ieslodzījumā, un viņus biedē šī dzīve ārpusē. So they sometimes get into trouble, so they go back inside again. Un tāpēc viņi apzināti, neapzināti, viņi atkal nokļūst nepatikšanās un atgriežas tajā vietā, ko viņi pazīst. Kā piemēram tādās situācijās, ja jūs strādājat kādu cilvēku, bet viņš, viņa vecie draugi, teiksim, vēl viņu atpakaļ kriminālā pasaulē. Ko jūs darat? What are you doing in situations where you're mentoring services to a person, ex-offender, but he has his old friends, old acquaintances trying to get him back in the old routines. So what are you doing in these cases? So one of the rules we have is when the volunteers meet with the ex-offender, they only meet with him, so they can't have other friends there when they meet in a cafe or in the public place. Viens no noteikumiem ir, ka brīvprātīgie tiekoties ar bijušo ieslodzīto, tiekās tikai ar viņu vienu pašu, tur nav klāt citu cilvēku, bet tas var būt kafejnīcā vai kurā citā vietā. But in a more general sense, it's very common that people, especially with substance use, where if someone's been using drugs for a long time, maybe the only people they know are people who they want to avoid now. And we can encourage people to do the things they want to do, to make good choices, but essentially it's up to them. Bet, kopumā runājot, protams, bieži vien cevišķi, ja runiet par atkarīgajiem, iznākot no ieslodzījuma, varbūt vienīgie cilvēki, ko viņi pazīst sabiedrībā, ir tie cilvēki, no kuriem viņi tagad gribētu izvairīties. Un mēs, protams, varam viņiem teikt, mudināt, iedrošināt viņus darīt tās lietas, ko viņi grib, nevis uz ko viņus aicina citi, bet tas paliek katru pašu pārziņā pieņemt lēmumu. And sometimes it's about supporting them in applying for accommodation in different parts of town or different towns. Un iespējams šis te atbalsts, ko mēs viņam sniedzam, nozīmē arī palīdzēt uzrakstīt pieteikumu mājoklim citā pilsētas daļā. Londona ir liela, tur ir daudz dzīvnieku rajonu. Те, кто просит помощи, есть большая часть мигрантов других Евросоюза или большая часть лондонцев. Those who are asking for help in the organization, are most
Yeah, although a lot of people who are foreign offenders who stay in the UK don't have a community, so there are a number of groups happening right now of people who aren't British. Lielākā daļa tomēr ir vietējie iedzīvotāji, tātad briti pēc nacionalitātes, bet šobrīd ir arī viena grupa cilvēku, kas ir citu tautību, viņiem nav tādas savas kopienas, kurā atgriezties, ka viņi tiks atbrīvot no ieslodzījuma, un jā, šobrīd ir grupa tāda. Britain, the UK does have quite a strict system of if someone can lose their right to live in the United Kingdom if they commit a crime. So sometimes people will commit a crime and serve their sentence, but they're not released from prison, or they're sent back to their community, or they're put in detention centres. Immigration removal centres, yeah. So you say committed crimes, they have to leave always, or Sometimes. certain offences? It depends, and it depends on the country they're from. But there is an attitude with the government of wanting these people to leave the country. And then you said that they are not released, or I didn't get you right? Sometimes they're transferred from prison to a removal centre, an immigration removal centre for deportation. So you don't So we wouldn't have a chance to see them. Jā, ir viens no likumiem atsevišķos gadījumos, ja cilvēks izdara likumu pārkāpumu apvienotajā karalistē, viņš tiek notiesāts, viņš pavada attiecīgo laiku cietumā, un pēc tam viņam nav tiesību dzīvot vai uzturēties apvienotajā karalistē, viņš tiek deportēts. Šādos gadījumos pirms deportācijas viņu, piemēram, nosūta uz imigrantu deportācijas centru vai uz izslēdzīgās aizturēšanas vietu, bet tas nozīmē, ka pat organizācijai neiznāk kontakti ar šādiem cilvēkiem. And in England, Caritas and the Jesuits are working to improve things for those people who are being deported. Un Anglijā Caritas un Jezītu organizācijas strādā ar šo cilvēku grupu, palīdz viņiem. Sakiet, jūs teicāt, ka ir jānodrošina nakšņošana 72 stundām. Kas notiek, ja paiet tā 72 stundas, un tam cilvēkam nav kur iet? Kā jūs rīkojat? You said that the law provides for 72 hours accommodation after the release, and if the person has no place to go after those 72 hours, so what happens? What do you know? What happens in reality is that their families and friends take the burden. So most of the time when people are homeless, it actually means they're staying on someone's couch or they're staying on the floor. So it's usually their family and friends who carry the burden, but also there's a growing homeless problem in London. Visbiežāk tā ģimene un draugi, kas iznes šo slogu, jo tie cilvēki, kas šī gadījumā iekristu bezpajumtnieku grupā, visbiežāk tomēr viņi paliek pie kāda mājās uz dīvāna, uz grīzes kaut kur. Bet jāsaka, ka arī šobrīd ar vienu pieaugošu problēmu Londonā ir bezpajumtnieku uz ielas. There are some charities who run houses for people who have addiction problems or have been offenders as well. Un ir arī atsevišķas organizācijas, kas ir izveidojušas šādas mājas vai patvērsmes cilvēkiem ar atkarībām bezpajumtniekiem. Es domāju, ka teiksim šoreiz, jo pēc 10 minūtēm ir vakarienes. Teiksim paldies mūsu lektoriem.